Sveiki visiem! Es pastāstīšu, ko nozīmē atrast dzīvokli Ženēvā, kā tā bija mūsu pieredze pirms 9 gadiem, kad mēs šeit pārcēlāmies. 2 pieaugušie un 2 bērni skolas vecuma. Tas mums prasīja vairākus mēnešus intensīva darba. Tiešām katru dienu staigājot uz vairākiem dzīvokļiem, tos apskatot, safotografējot. Un tad seko pats lielākais darbs, kas nozīmē, lai tu pieteiktos uz kādu no pieejamiem dzīvokļiem, ir jāsagatavo vesela mapīte, kas saucās dosjē, ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem. Kā pirmais tas ir algu izraksti, protams, un apliecinājumi, ka tu neesi sodīts, un, protams, visi personu apliecinošie dokumenti. Un motivācijas vēstule, kā mēs smejamies, bez mazai skaistuma konkurss notiek. Tad šī mapīte ir jāiesniedz apsaimniekotājam, un apsaimniekotājs izšķirstot un iepazīstoties ar visiem iesniegtajiem dosjē, kas bieži vien ir vairāki simti. Viņš viņuprāt labākos, piemērotākos šim dzīvoklim 3 līdz 5 iesniedz mājas īpašniekam, kas mūsu gadījumā ir pensiju fonds. Un tad šis pensiju fonds izlemj, kurai ģimenei, kuram pārim vai kuriem cilvēkiem piešķirt šo dzīvokli.